parādīt, kā mūsu meitenes gatavojas čempionātam un arī pastāstīt par mums svarīgāko pēdējā mēnesī pirms čempionāta. Un šodien tātad dienas kārtībā pirmkārt pastāstīsim par izlases došanos uz Eiropas čempionātu, iepazīstināsim ar izlases sastāvu, iepazīstināsim ar Latvijas Lakrosa federāciju un beigās arī varēsiet paskatīties, kā mūsu meitenes gatavojās čempionātam un arī paši izmēģināt spēli uz laukuma. Jā. Tā kā to droši varēs darīt. Un tātad šodien kopā ar mums ir Latvijas Lakrosa federācijas prezidents un valdes priekšsēdētājs Jānis Stērninieks. Jā, labdien! Labdien! Tad mums ir arī komandas galvenais treneris Dīns Baks. Labdien! Tad Latvijas Lakrosa federācijas padomes loceklis un komandas vadītājs dalībai Eiropas čempionātā Normunds Apinis. Tālāk Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas izpildu direktors Indričs Putniņš. Labdien! Un Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas rektors, pedagoģijas doktors Jānis Žīdens. Labdien! Labdien! Tad visu varētu šajā pusītē. Jā, Es saprotu, tur ēna, jā, bet ēnā. Patīkam ēnā. Vārdi beigušies. Kāpēc strādā? Rītā meklēsim saulīt atkal. Bet es esmu. Šeit ir viena no Latvijas izlases kandidātēm, Ieva Oboļska. Tagad došu vārdu Latvijas Lakrosa federācijas prezidentam Jānim Stērniniekam. Paldies. Labdien visiem! Tad šodien mums ir svētki un arī tāda atskaites brīdis, kad mēs centīgi esam gatavojušies un gribam braukt uz Amsterdamu uz Eiropas čempionātu. Meitenes to darīs pirmo reizi, un tāpēc mums ir liels pārdzīvojums un arī reizē prieks, ka mums ir tik tālu mēs esam tikuši, ka mums ir komanda, kur ir cīnīties griboša. Un jāsaka arī paldies mums sporta akadēmijai, kur ir ļāvusi mums trenēties aktīvi. Un ceram uz sadarbību ar lielo Latvijas komandas sporta spēļu asociāciju, kur droši vien mums neliekas padomu, lai lakross attīstītos un būtu tikpat populārs kā tie mūsu grandi, kam jau ir tradīcijas. Paldies! Jā, paldies! Tālāk vārdu dosim Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas rektoram un pedagoģijas doktoram Jānim Žīdenam. Vispirms man prieks par to, ka mūsu sporta politikas varbūt sistēma ir pietiekoši tāda lojāla un ļauj ieiet jauniem sporta veidiem, šobrīd kā lakrosam. Un es ceru, ka arī turpmāk tiešām tās tradīcijām bagātas sporta veidi ļaus ieiet un ļaus radīt konkurenci. Manuprāt, labvēlīgi, labvēlstīgi konkurenci nāk tikai pa labu visam sportam mūsu valstī. No akadēmijas puses mēs esam atvērti visām federācijām un mēs sadarbojamies ar ļoti daudzām federācijām, varbūt ne gluži ar visām 80, kas uz šo brīdi laikam jau ir reģistrēts federāciju padomē, un gan sākot no metodikas, beidzot, protams, ar bāzēm un zinām. Ja? Un vēlu veiksmi čempionātā. Tālāk vārdu dosim Latvijas komandas sporta spēļu asociācijas izpildu direktoram Indriķim Putniņam. Paldies, labdien! Man tiešām liels prieks šodien būt šeit Lakrosas sabiedrībā. Latvijas komandas sporta spēļu asociācija arī ir ļoti jauna organizācija, un to šī gada sākumā dibināja tā saucamās lielās komandas sporta spēles, kā futbols, basketbols, hokejs, handbols, volejbols. Nu pat mums klāt arī pievienojies ir florbols, un pats jaunākais dalībnieks ir arī lakross. Komandas sporta spēļu asociācija jau sākotnēji, kā savu to galveno motīvu, izvirzīja to, ka sports, jā, protams, augsti sasniegumi, tā ir ļoti svarīga lieta, bet sporta galvenā nozīme ir, lai sports kalpotu sabiedrībai un, kā saka, veselā miesā, vesels gars. Un tādēļ mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu kuplajam, tik tiešām kuplajam sportotāju pulkam, ko pārstāv šīs lielās sporta spēļu federācijas un arī
uzlēcošais florbols. Ir jauns sporta veids, ir vēl lielākas iespējas jauniešiem izvēlēties aktīvu dzīvesveidu, daudz veselīgāku dzīvesveidu, ko varētu arī sniegt lakross Latvijā. Tiešām ceram, ka mums kopā izdosies, un es novēlu lakrosam panākumus lielus, jo es saprotu, ka lakross arī Eiropā šobrīd ir strauji augošs sporta veids. Paldies. Paldies. Tālāk vārdu dosim komandas galvenajam trenerim Dinam Bakam. Man jau laikam vairāk būtu jāatbild uz jautājumiem, ja kādi ir jautājumi. Mans uzdevums ir gatavot šo izlasi Eiropas čempionātam, kurā startēsim pirmo reizi. Izvēli no 4 klubiem, tā kā pārstāvēti ir visi 4 Latvijas klubi. Centīsimies sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu. Piedalās 12 valsts un ceru, ka mēs nepaliksim kaunā. Cīnīsimies par katru šo laukumu Petru. Man viss, paldies! Nu tad, Ieviņ, tev vārds. Visu, ko gribēju pateikt, ka mēs esam pozitīvi noskaņotas, lai godam pārstāvētu Latviju Eiropā. Un šobrīd trenējamies aktīvi gan savos klubos, gan dodamies reizi mēnesī uz treniņu dienām Rīgā, šeit pat LSPA stadionā, kā arī notiek mums 3 dienu nometnes, kuras notiek Druvā. Un sekojiet līdz mums Amsterdamā, centīsimies atvest pēc iespējas labāku rezultātu. Paldies, un tālāk aicinu žurnālistus uzdot jautājumus. Un arī paņemt dzērienus un maizi. Jā, var arī pacienāties ar dzērieniem.